Mani sauc Tenis, un šis ir mans tētis. Un es viņam gribēju parādīt šo modulāro sintezatoru. Viņš strādā tā, ka tur var saspraust vadiņus dažādās vietās un tad radīt visādas unikālas skaņas. Standartā tas, kas asociējas cilvēkiem ar sintezatoru, kur tās klavierītes, tur jau ir skaņas saliktas jau iekšā, un tur nav veidu, kā mainīt vietas, kurās viņi pieslēdzās. Tā kā viss jau ir saliktas mikroshēmā. Tad šeit ir tāda iespēja, ka var visu kaut ko mainīt. Piemēram, ja iesprauž vienu vadu, var dabūt jau skaņu. Tā, to mēs pazīsimies, ka mikseri, jā. Tad dabūm vienu skaņu, un tad var mainīt to pašu skaņu. Bet ar viņu var izdarīt arī interesantākas lietas. Un šis tieši modelis ir uztaisīts tāds, lai būtu vieglāk uzsākt to visu. Tāpēc viņam nāk līdzi laba lietošanas pamācība, kur ir iekļauti arī tādas lapiņas, kuras var likt virsū uz viņu. Kur, piemēram, šis saucās Space Computer, kur viņu var uzlikt pilnībā virsū. Ka tā ideja ir tāda, ka katra no tām strīpām ir atsevišķa sadaļa. Bet uzliekot šo, var pielikt iekšā, tur nāk līdz visādas tās skaņas kartes. Un tad reka, tu var šo iespraust te iekšā, tā kā vecajiem kompātiem. Un tad viņš jau rada dažādas skaņas. Un tad te var grozīt tās podziņas, lai viņas sakrīt un grozīmēt tādu, uz ko viņas iet. Un tad tagad viņš ir uztaisīts, kā tās skaņas pats ģenerē, kā tas mainās. Un te ir parādīts, ka vajag iespraust no vadiņu. Viņš nomierinās. Bet tā ideja ir tāda, ka te arī tajā lietošanas pamācībā var atrast tieši to pašu Space Computer. Un tad ir parādīts, kur jāsprauž vadiņu, lai dabūtu to. Kur jāsprauž. Jā. Un tad viņus var mainīt un dabūt dažādas citas skaņas. Un var pats iemācīties pēc tam, kā tās skaņas rodās un viņas mainīt. Un tad, kad viss jau sanāk un gribas saglabāt kaut ko no tā, tad ir tāda iespēja, tur nāk līdz lapiņas, kuras ir tukšas, kur pats var atzīmēt, kurās vietās, kas bija sasprausts. Un pat var pats salodēt šeit kopā konkrētās izejas, lai viņas jau vienmēr ir, piemēram, priekš koncerta jau viss ir sagatavots. Jā, lai būtu gatavs. Tad mēs varam pamēģināt uztaisīt kaut ko nelielu. Tur ir tāds signāls, kas veidojās, kur tā gaismiņa pulsē, kur rakstīts sine. Mums vajag iespraust vienu vadiņu tur. Un tad mēs varam palaist šeit, tās viss ir izejas, kur ir aplīši baltie, un tad šīs ir ieejas. Tad te var ielaist, un tagad var redzēt, ka viņš darbina šo sekvenceri, kurš var mainīt skaņai augstumu. Un tad mēs varam izmantot to pašu skaņu, kas bija sākumā. Jā, reka, tu var iespraust tajā CV out. Un, piemēram, šeit palaist šo moduli. Viņš vadīs skaņu no šī. Mums vajag savienot ar mikseri, lai to skaņu var dzirdēt, un tad šis vadīs to, kā viņš strādā pēc kārtas. Ko es garo vadu, var iespraust tajā, kur rakstīts pašā apakšējā, kur rakstīts 3. Pamēģinam šo, jo tā ir izēja. Un te viņam ir vienkārši skaļums. Tad grozot šos, var mainīt skaņu augstu. Un tas liedzīšas arī. Un tā var spēlēties ar viņu. Piemēram, šāds te modulāros sintezators izmanto daudz filmu mūzikas komponēšanā. Un tādās lietās, kur var atrast visādas unikālas skaņas, kuras ir grūti dabūt uz tradicionālajiem mūzikas sintezātoriem. Amerikāņu šausmu filmas. Tas var palikt. Te var mainīt ātrumu. Šeit un dabūt klasiskākas. Un šis ir ražots Latvijā, starp citu. Erica sings, diddly. To slēdzīti var mainīt augstumu. Tagad ir augstākās skaņas, un tad var dabūt zemākās.
skaņa atgādina amerikāņu šausmu komēdiju, ja? No. Pārīts sēž, ja, un viņi saka, mīļais, pagrabā ir kaut kāds troksnis, saproties, ja? Un Jā. viņš saka, es iešu pastīties. Viņš nokāp pagrabā, dzirdams tāds skaņas pamatīgas, ja? Pēc tam klusums, viņi pienāk pie trepēm pagrab. Honey, it's all okay? Tā tas ir. Jā. Baba. Boom, boom, pipars, boom, boom, pipars. Bom, bom, piri, 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 pipars. Bom, bom, piri, piri, bom, bom, pipars. Bom, bom, piri, bom, 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 pipars. Bom, 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 bu-da-da-da-da-da. Tu gribi aizciet? Bom, bom, bom. Tā kā jā, arī tu vēlies pamēģināt kādu no šīm ierīcēm, vari nākt pie mums ciemos, un es tev varu parādīt, kā viss strādā, vai vari pamēģināt pats un palasīt šo lietošanas instrukciju, kur īstenībā ir ļoti forši uzrakstīta arī. Oh yeah! Bum, bum! Tev patīk, tēt? Jā. Oh yeah! Tā.